Kareivs Emīls Aleks Sležs. Kareivs Arturs Beldovs. Kareivs Linards Lūsis. Visam no sākuma ir pamata apmācība, tad mēs visi kā esam kājnieki, tad mums visiem tie 3 mēneši, kad mēs apgūstam tās pamata prasmes, ko katram kājniekam būtu jāprot apiešanās ar ieroci, zaļā taktika, fiziskās sagatavotības uzlabošana. Pats pamata apmācība viņa arī bija sadalīta 2 daļās, 1. un 2. līmenis. Pat pamata apmācība ir plus mīnus aptuveni 3 mēneši. Tur sakrīt pa nedēļām, pa dienām, varbūt bišķi vairāk, bišķi mazāk, bet būs tie plus mīnus 3 mēneši. Attiecīgi tas pirmais pusotrs mēnesis ir fokus vairāk uz tieši individuālajām iemaņām. Un tad 2. līmenī jau ir tās individuālās iemaņas tiek vairāk integrētas jau savā vienībā, attiecīgi grupās un nodaļās. Un tad pēc pamata apmācības beigām sakoja jau attiecīgi padziļināta apmācība tieši ar kājnieku iemaņām. Tad saucamais nodaļas līmenis, kur mums praktiski mēs atstrādājam visu to, ko jau bijām iemācījušies pamata apmācībā, bet likām klāt vēl lietas, kā arī nodaļas līmeņa ieročus, kas ir, teiksim, ja parastie kājnieki ieroči ir teiksim, triecienu šautenis, mums G36 vai kā mēs viņus saucam gaškas, tad nodaļas līmeņa ieroči ir, teiksim, ložmetēji un tādi pretanku ieroči kā Karl Gustav vai, teiksim, Slešs varēs vēl pastāstīt, kādi viņiem tur pretanku vadā ir tie ieroči, bet jā, mēs teiksim, mēs ar Lūsi esam abi no artilērijas vada, attiecīgi mēs strādājām tieši ar FN Mag ložmetējiem un Karl Gustav pretām granātmetējiem. Tad pēc tam, kad tika pabeigts nodaļas līmenis, kas arī bija, bišķi vairāk, man liekas. Mēnesis kaut kā tā. Mēnesis, varbūt 2. Es godīgi sakot, neatceros, tas laiks ir tik šausmīgi ātri paskrējis. Bet, jā, attiecīgi, tā kā mēs tam esam visam izgājuši cauri, visiem, kas tur nodaļas līmenī bija, visi slēpņi, uzbrukumi, organizēta apkāpšanās, viss, kas nepieciešams šim kājnieku iemaņām, tad mums sākās specialitāšu apmācības. Visiem tās pārsvarā bija mēnesi vai nedaudz vairāk garas. Tad mūs ar Lūsi iešķiroja uz skaitļotājiem artilērijai, un tad mēs pusotrs mēnesis, gandrīz 2 mēneši zīmējām kartes un rēķinājām ļoti daudz. Pretanku vadā man tā apmācība bija drusku citādāk. Man bija vairāk uz ieročiem tieši balstīts. Tas visi pretanku ieroči, sākot jau padziļināto Karla Gustava apmācību. Ja mums no sākuma visiem kopā bija tās 3 dienas, tad mums bija nedēļa ilgs kurs. Tad mums bija citi vēl pretanku ieroči, kas ir AT4, mums bija short range spikes, long range spikes. Tad mums vēl bija transporta līdzekļu apmācība, kas ir six-wheeleri. Tad mums vēl bija drona apmācība. Mums bija daudz tā, un mēs gājām pretanku taktikas dažādas. Man nebija tāds viens konkrēts iemesls, man bija vairāki. Tad, pirmkārt, es gribēju vienkārši šis varbūt izklausīsies tā, kā lai saka, kāds bija tas vārds? Kāds var izpalīdzēt? Vieglprātīgi. Nē, vieglprātīgi, bija klišejiski, tas, ko es meklēju. Jā, šis varbūt izklausās tā klišejiski, bet vienkārši gribēju izbaudīt to armijas dzīvi. Tēvs arī, kad viņš bija jauns, viņš bija iesaukts armijā, protams, padomju armijā, bet jā, es vienkārši, tā armija man bija tāda kā lieta, ko es gribēju pamēģināt vienmēr. Tad tas valsts aizsardzības dienests likās kā tāds ideāls veids, kā to izdarīt, jo man bišķi biedēja tie 5 gadu līgumi, jo, ziniet, kā jūs parakstat līgumu, un jūs aiziet un izrādās, ka nepatīk, armijā no tā darba nav tik vienkārši tikt vaļā, kā, teiksim, no civilā darba. Līdz ar to tad tie 11 mēneši
likās kā tas ideālais veids, kā to visu to izjust uz savas ādas, to armijas realitāti, jā, bez varbūt tām ilgtermiņa saistībām. Un tad otrs iemesls bija, protams, jau visu zināmā ģeopolitiskā situācija. Un, jā, tad vienkārši es diezgan spilgti atceros, ka es laikam 24. gada sākumā es nostājos vienu BBC veidotu dokumentālo filmu par Bučas slaktiņu tieši, kur viņi meklēja tieši vainīgos, izskaitļoja līdz pat individuāliem karavīriem konkrētā vienībā. Un tā konkrētā vienība, kas to visu paveica, bija tepat pāri robežai uzreiz Pleskavā gaisa desantnieki. Un tad es domāju, ja šitādi slepkavas mums dzīvo tieši pāri robežai, jā, tad es negribētu, lai viņi tiek kaut skatienu attālumā no manām mājām, no manas ģimenes. Līdz ar to tad sagatavoties kaut iespējamam konfliktam ir kā lai saka, tas ir kaut kas, ko ir nepieciešams izdarīt, kaut kas būtu ļoti vērtīgi. Un atkal valsts aizsardzības dienas likās kā ideāls veids, kā to izdarīt. Ar to armijas dzīvi ir tā, kā lai saka, es viņu izjūtu, un man viņa gan patīk, gan nepatīk. Tad tas, ko es izvēlējies darīt, ir doties atpakaļ uz savu iepriekšējo civilo darbu, bet visas militārās iemaņas, kuras es ieguvis, lai nepazaudētu, es stājos iekšā zemesardzē. Man ir tā, ka man ir daudzi pazīstami ģimenes locekļi, gan bijuši armijā. Es jautāju viņiem, kā tur īsti varētu būt, kā tas viss izskatās. Man teica, ka palielam nav tik traki, un tas sausais atlikums, ko tu esi gatavs, ja kaut kas, piemēram, notiek, tad tu jau aptuveni zini, ko darīt. Un tāpat mēs esam diezgan maza tauta, manuprāt, salīdzinājumā ar mūsu negatīvi noskaņotiem kaimiņiem. Un ja kaut kas notiks, tad visiem vajadzēs kaut ko darīt. Un ja jau es esmu apmācīts, tad arī man tas ir uzreiz labāk. Es varu labāk aizsargāt savu valsti un pats arī palikt ilgāk starp dzīvējiem, ja es jau zinu, ko darīt. Man tas bija, man šķiet, vienkāršāk nekā kolēģiem, jo principā līdz ko es izlasīju ziņas, ka ir pieņemts likums par valsts aizsardzības dienestu izveidi. Un tur likumā viens no foršiem pantiem ir, ka katram Latvijas Republikas pilsonim ir pienākums veikt valsts aizsardzības dienestu, ja atbilst noteiktiem kritērijiem. Un tad es apzinoties, ka es kā pilsonis, cik daudz es esmu kādā veidā valsts rūpējās, teiksim, mums ir bezmaksas izglītība, bezmaksas transporta, dažādi pabalsti, un ja valsts no manis prasa vienkārši vēl vienu gadu no savas dzīves ziedot valsts labā, tad tas ir principā gan minimums, ko cilvēks var izdarīt vai pilsonis. Šī ir tāda viena no lietām, ko cilvēkam vajadzētu darīt. Tas nav tā kā tu izgāji vadu, viss, tu esi izdarījis savu, tu vari aizmirst par savu valsti. Tā mans uzskats ir, mums katram jārīkos katru dienu, katram visu laiku kaut kas jādara, jāstrādā. Gan valsts labā, gan citu cilvēku labā, jo mēs esam pilsoņi, mēs visi gribam, lai mums dzīve būtu labāka. Es domāju, teiksim, vismaz mums trījiem tas dienests ir nācis tikai par labu, līdz ar to tad tas nav kaut kas no kā baidīties. Jā, par to pienākumu pret valsti runājot, valsts mums, labi, cilvēkiem bieži vien patīk, teiksim, internetā, sociālos tīklos, jebkur, sūdzēties par to situāciju valstī. Tas ir saprotams, man kā latvietim arī patīk čīkstēt par lietām, bet īpaši armijā. Es daudz čīkstu, bet tas, ko vienkārši es cenšos pateikt, ir, ka tas valsts mums dod arī tomēr daudz ko pretī. Jā, varbūt tas nevienmēr ir tā, kā lai saka, ideāli sakārtos, bet tāpat valsts mums dod un uztur, teiksim, autoceļus. Jā, mums
mums ir slimnīcas, nezinu, sabiedriskais transports, viss, ko, teiksim, cilvēki ikdienā lieto un nenovērtē varbūt tik ļoti, jā, tā pati izglītība, jā. Jo, nu, cilvēkiem arī, teiksim, daudziem, teiksim, universitātēs, ejot uz humanitāriem zinātnēm, tur ir vesels lēmums ar budžetvietām. Ja? Tā lielāko daļu no viņām valsts apmaksā. Ja? Un tad Latvijā praktiski, protams, ne visās nozarēs, bet tieši valsts dēļ ir iespēja iegūt praktiski izglītību par brīvu. Ja? Tas nav kaut kas tāds, kas varētu būt kur Amerikā, ja? Kur tāda paša izglītība varētu, tur nezinu, 60 vai 50 tūkstoši dolāru gadā samaksāt. Ja? Ko pēc tam visu nākamos 30, 40 gadus apmaksās. Un tad vienkārši, ņemot vērā, ka valsts mums visu to dod, tad liekas vienkārši, kā lai saka, pareizi kaut kādu savu artavu ieguldīt nedaudz atpakaļ. Nu, teiksim, lai iemācoties to, ko valsts un mēs paši esam uzbūvējuši, lai to aizsargātu. Jo, nu, galā, ja paši negribēsim aizstāvēt savu valsts, tad, teiksim, kāpēc mums kāpēc citam to aizstāvēt? Jā, pašam ir jāgrib visu tas darīt. Godīgi sakot, man tie komentāri bieži vien uzjautrina. Mēs teiksim, atceros, nesen bija vesela sērija ar video, kur intervēja konkrētus tieši cilvēkus no mūsu vienības. Un tur zem dažiem bija, nepārāk jauki komentāri. Un mēs vienkārši mēs tiem čaļiem runājam. Mēs godīgi par to visu vienkārši pasmējāmies. Mums tas likās tā kā smieklīgi, ka kaut kāds tur, opis no dziļiem laukiem, kurš to cilvēku vispār nepazīst, jā, tagad pēkšņi tur ar trīsstāvīgiem vārdiem tur mēģina viņu aprunāt. Tas vienkārši nebija kaut kas tāds, ko mēs uztvērām nopietni. Tas bija vienkārši kaut kas vairāk vienkārši uzjautrināja. Jā, tad, jā. Pārējie līdzīgas sajūtas. Jā. Mēs jau redzam, kā tas notiek iekšienē. Mēs jau saprotam, kā tās lietas aptuveni notiek. Un, ja mēs redzam, mēs kritiski varam izvērtēt, vai tā ir vai nav. Tad mēs uzreiz saprotam, šis cilvēks nesaprot, par ko viņš runā. Viņš kaut kādu savu mistisko viedokli cenšas izvest. Citējies Facebook komentāriem vai tam, ko tu vienkārši pati savām acīm redzi, izrādes izjūti. Mēs dienas beigās mēs esam karavīri, un karavīriem ir jāspēj domāt kritiski. Vai tas būtu kaujas laukā vai kur citur dzīvē, tā skaitā arī, teiksim, tajos pašos sociālos, ja, mēs vienmēr mēs tā kā redzam kaut kādu informāciju, vai tas būtu ziņās, vai kur mēs vienmēr skatāmies ar kritiskām acīm. Ja? Vienkārši skatāmies, no kurienes tā informācija nāk un tam līdzīgi. Jo tā kā, labi, es nezinu kā pāriem, bet man tiešām ir iegājies, ka es jau diezgan labi varu saprast, tā kā, uz ko cenšas, teiksim, konkrēti teiksim, ziņu vai avoti strādāt, ja, ka katram ir savu mērķi un tam līdzīgi. Jā, katrs bīda savu politiku un tam līdzīgi, teiksim, tas vienkārši ir kā lai saka, uz to ir kritiski jāskatās, tur ir jāsaprot konteksts visur. Jā. Jā. Šis varbūt viss nav kaut kas tāds, par ko es ikdienā baigas aizdomājies, bet jā, ja mēs runājam par kaut kādām sentimentālām lietām, tad protams, visi tie biedri, kas tev 11 mēnešu garumā ir bijuši blakus, ar kuriem tu esi sadraudzējies, jā, un tur, ko tranšējās kopā vai mežā vai poligonā rukājas kopā ritīgi trakos laikapstākļos. Jā, tas laika menedžments man pirms armijas tieši kliboja, bet armijā ar diezgan kreatīvām metodēm tev iemāca tajā laikā iekļauties. Jā, bet īstenībā par to pamatu apmācību runājot, viena lieta, kas likās ļoti interesanti, ir par to pašu laiku. Viņš pagāja pilnībā nemanot. Jo tagad man, teiksim, tā kā mums bija tā skaitļošanas apmācība, ka mēs vienkārši visu dienu no rīta līdz vakaram rēķinājām. Vienkārši visus trajektoriju, visu, ko mēs rēķinām tur. Man tās dienas šausmīgi vilkās.
Bet, jo vienkārši visu laiku mēs atstrādājam vienu un to pašu. Un tad kaut kur ap 5:00 bija tas mums brīvais laiks. Bet, teiksim, tad, kad bija pamata apmācība, mums visu laiku, katru dienu bija vairākas nodarbības, un tās nodarbības bieži vien bija pilnīgi atšķirīgas viens no otras. Un tad, kad ap 9:00 tas viss beidzās, tad pasties pulkstenī, ej, tu nost, ir jau 9. Un beigās tie 3 mēneši, viņi pagāja vienkārši kā kaut kāds ātrs vēja pūtiens. Tur mēs pat, godīgi sakot, nepamanījām. Vienīgā lieta, kas izmainījās, bija kārā sniegs vairs nebija. Labi, es neatkārtošos no biedriem, ka tādas klasiskās lietas, kā tur disciplīna, laika menedžments, sastādīšanās ar citiem, tas ir pašsaprotami. Tas katram ir jāiemācās gribot vai negribot. Teiksim, ir tāds arī jēdziens par saucamais militārais turisms. Tas ir gan vairāk to attiecina uz kaut kādām, teiksim, došanos uz kādām ārvalstu misijām, mieru uzturēšanas misijām vai kaut ko tādu. Bet, teiksim, izrādās arī Latvijā to pašu var darīt. Teiksim, es pats esmu no Rīgas, bet dienai Alūksnē. Tajā galā man arī īsti nav nekāda ne radu, ne lauka, bet taču tomēr veselu gadu esot tur, kaut kā var to Latvijas malu kaut kā iepazīt un apskatīt arī, teiksim, no citas puses. Vismaz man tas personīgi likās interesanti, ka tomēr būtu citā vietā, nevis tur, kur tas visu laiku bijis, audzis. Tagad... Īstenībā ļoti skaista pilsēta. Jā. Tīpaši ar to pilsētu pa vidu, man liekas, ka tik skaistā vietā rīturos mums bija dažreiz pat liels prieks darīt. Vienkārši, tīpaši kaut kādas skriešanas nodarbības, ka mēs vienkārši skrējam pa bāzi, un tad tu apskrien apkārt ar lazeretiem, to pavarās vienkārši viss tas skats tur vakarā, tas saurē. Tur tiešām bija skaisti. Tā bija viena no manām mīļākajām lietām. Tur tiešām. Man ritīgi atmiņā paliks iesaugs, kurus visi ir nopelnījuši sev. Ir dažas tādas, kuras, protams, nevar teikt. Viņš ir tādi. Bet jā, tas... Biedriskums? Jā. Tas biedriskums bija tiešām kaut kas tāds, ko... Es nezinu, man liekas, civilajā dzīvē to īsti tā nevar saprast. Man ir grūti izskaidrot, bet tā kā... Un tas moments, kad tu zini, ka tu biedram var paprasīt kaut ko, un viņš tev noteikti palīdzēs. Neprasīs, kāpēc, vai to tiešām... Kaut kādu jautājumu vienkārši uzreiz, darām. Jā. Tas bija tiešām kaut kas tāds, ka tu zini, ka uz tiem cilvēkiem, ar ko tu kopā rukā, tu vari paļauties. Tas ir kaut kas tāds, ko nevienmēr civilajā dzīvē vai darbā tu vari izjust, bet tur armijā tās likmes ir augstākas. Un tur ir vienkārši, tur ir jāstrādā komandā, tur ir jāpaļaujās vienu uz otru. Tur nav izvēles. Tā kā mēs visi kopā pa lielam dzīvojam, mēs jau tos cilvēkus tik labi pazīstam šo 11 mēnešu laikā. Mēs jau zinām, uz ko viņš ir spējīgs, uz ko viņš nav spējīgs, kādi varbūt viņam vājāki momenti, kas viņam spēcīgāki. Tur jau ir izveidojies tāda savu veidu ekosistēma, teiksim, arī tas pats humors. Teiksim, cilvēkam no malas varbūt tas viens vārds nesaka pilnīgi neko, bet jūsu vadām, jūsu vienībai, tas var tā kā pilnīgi nakts vidū var tā kā bezmazliet uzraut augšā jūs. Jā, no dažādām situācijām ir vienkārši izveidojusies tāda, kā lai saka, iekšējā kultūra un ekosistēma, vismaz mūsu vadā, kur mums ir kaut kādi savi saucamie catchphrase, ja, vai kaut kādas lietas, pa ko ķircina cilvēkus vai tam līdzīgi. Kaut kādiem kurioziem, kas ir atgadījušies vai tam līdzīgi. Tas vienkārši tas mikroklimats, man liekas, ir tāds ritīgi foršs izveidojies. Doma, vismaz tas, ko es sapratu, tā doma ir pavisam vienkārši. Attiecīgi, jā. Cilvēki sāk palaisties. Teiksim, kāpēc mums spiež tik ļoti disciplīnu uz ikdienišķām lietām? Jā? Vai tas būtu izskats līdz kaut kādām mazākām lietām, teiksim, lai mums apkaklis ir sakārtots kārtīgi, vai teiksim, uzšuvis ir taisni un nav šķībi. Jā? Uz tām mums ļoti spiež uz ikdienišķām detaļām, lai
lai mums izveidotu tādu kā, labi, ne obligāti izveidotu, bet teiksim, papildinātu to mūsu atbildības sajūtu, jo mums māca pievērst uzmanību detaļām, jo, teiksim, armijā ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību visām detaļām, jo visa tā armija, visi tie karavīri ar savam specialitāti, viņi strādā kā tāds mehānisms. Un, ja viens no, kā lai saka, no tiem posmiem vai zobartiem tajā mehānismā nestrādā, viss mehānisms izjūg. Ja? Tad, teiksim, vienkārši mums to disciplīnu sāk jau no mazākajām lietām, nu, tur tīri zābaki, pats tīrs, ja? Forma kārtīga. Ja? Sāk ar mazamiņu un tad jau iet uz lielumiņu. Jā, vienkārši lielu. Tās mazās lietas, klibos tev arī tās lielās. Jā. Pats ierocis, ja tu to ieroci kārtīgi netīsi, nu tā viņš vienkārši nefunkcionē. Tieši tā, jā, un tad ir vienkārši stulba sajūta, ka tu tur ej pūst ārā kaut kādu tranšeju un tev ierocis vienkārši aizrijās. Nu, tad, jā, tieši tā. Un tad tā nav baigi labā sajūta. Tad ir vienkārši tas, ko cenšas iemācīt, ir, ka tā atbildība ir nepieciešama. Jo tajā armijā, teiksim, konflikta situācijā, tavam slinkumam un nedisciplīnai var būt pavisam reālas, letālas sekas. Un ne tikai tev, bet arī taviem biedriem. Ja? Un tad tas ir tas, ko cenšas mums ar to disciplīnu tā kā iekalt, ka vienkārši neesiet bezatbildīgi gan pret sevi, gan pret saviem biedriem. Vienkārši darat, ko jums liek, un darat to pareizi. Šeit ir svarīgā lieta, tā attieksme, rada attieksme, ko mums uzlāk instruktori teica. Ka darat to, ko jums prasa, un ja jūs darīsiet to, ko mēs no jums sagaidām, tad arī pret jums attieksies, viss būs kārtībā. Tad būs svarīgi atcerēties, ka mēs neesam Krievu armija, ka mums neliks darīt kaut kādas bezjēdzīgas lietas. Visu, ko mums liek darīt, ir priekš mums, lai mēs augtu, mūsu prasmes būtu augstākas. Jā, protams, nav arī, protams, mums karavīri ir dažādi, ir arī tādi, kas varbūt bija tādi slinkāki, ja, bet viss tas dienesta process, viņus tā kā lai saka, gluži kā kaut kādu plastelīnu, vienkārši viņus dabūna tajā nepieciešamajā formā. Bet to nedara ar tādām metodēm, kādas, teiksim, bijušas padomju vai vēl citās armijās. Ja? Tad vismaz mūsu instruktoriem bija diezgan kreatīva pieeja visiem disciplīnas pārkāpumiem. Teiksim, piemērs par lāmu vārdiem. Armijā dažreiz sanāk kaut kur paklupt, tam līdzīgi, automātiski tev pirmā doma ir nolamāties, vai ne? Ja, tad tā ir sanācis, ka mums tie lamu vārdi latviešiem ir tādi, es negribās teikt novecojuši, bet viņi nav tik, kā lai saka, populāri vai izpušķot kā krievu valodā. Un tad, teiksim, bija viens karavīrs, kuram kaut kas nesagāja, viņš nolamājās krieviski, instruktoram tas īsti nepatika, un es vēl tagad atceros, ka viņam lika pierakstīt pilnas lapas ar visiem latviešu labu vārdiem, kurus ir iespējams tā kā izdzējot. Tīri, lai viņš zinātu, ko nākotnē lietot. Bija 3 pilnas lapas no abām pusēm aprakstīts. Es pats biju šokā. Es pēc tam lasīju tās lapas. Es biju patīkami pārsteigts, ka mums īstenībā ir ļoti bagāta valoda. Jā, tad vienmēr ir šāda diezgan kreatīva un pat komiska pieeja tai disciplinēšanai, bet tas tiešām strādā. Ja, gan uz pašu to cilvēku, ja, jo teiksim, tas viss process, kam tur jāiet cauri, ja, tās 3 lapas pierakstīt, tas nav patīkams process. Ja, tas kaut kas tāds, kas paliek atmiņā. Ja, un tad vienkārši pārējie cilvēki arī redz, tas kaut kā... Tā varbūt nevajag darīt. Jā, tā varbūt nevajag darīt, un tad beigās jau tas viss aiziet. Atceros, mēs tagad pēdējos mēnešos, nedēļās, mēs braukājām pa vairākām vidzemes vidusskolām un runājām ar tieši vidusskolniekiem par valsts aizsardzību nevis kā tādu. Un tas, ko mēs viņiem teicām, bija pārsvarā vienkārši balstīts uz statistiku. Tad attiecīgi, ja tagad, teiksim, iesauc tad
aptuveni 1200 līdz 1300 cilvēku gadā. Ja, tad 28. gadā tie jau būs 4000. Un tad vienkārši, pat nerunājot par patriotiskām jūtām vai kaut ko citu, kas varētu pamudināt, tad vienkārši dienēt var sanākt cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai viņi to grib vai negrib. Un tad vienkārši vērtīgi ir pieteikties brīvprātīgi, jo tev ir daudz lielākas sociālās garantijas pēc tam. Ja? Pirmkārt, tu saņemsi pusi vairāk, ja? Nevis 300, kā ir iesauktajiem, bet 600, kā ir brīvprātīgajiem. Plus tev ir šī iespēja, ka tiem, kas ir brīvprātīgi pieteikušies, viņiem valsts apmaksātu augstskolu. Ja? Nu, teiksim, cilvēks grib kļūt par zobārstu, ja? kur es nemaldos, gadā bija jāmaksā bija kaut kā 13,000 kaut kas tāds. Nu, priekš Latvijas diezgan smuka summa. Ja? Nu, ja tevi tur uzņem, tu esi pabeidzis to valsts aizsardzības dienestu, valsts to summu tev iedos. Ja? Un tā, man liekas, vienkārši ir unikāla iespēja. Ja? Tad vienkārši tas, ko es gribēju pateikt, ir, ka vienkārši, lai cilvēki paiet sev pretī un vienkārši piesakās brīvprātīgi, jo statistika rāda, ka tūlīt būs jādien neatkarīgi no tā, vai grib vai negrib. Ko es vēl varu piebilst, ka tas, ka daudz cilvēku baidās darīt kaut kādu iemeslu dēļ, nebaidīties, nav tur nekā tāda. Un visu, ko tev iemācīs un sagatavos, ja tu, piemēram, tu neesi fiziski spēcīgs, tas nekas. Mēs, kad atnācām, kad pāris cilvēki reāli varēja normatīvus nolikt, tagad mums praktiski visi cilvēki nolikt normatīvus. Un pat labi, ļoti labi. Nav tur no kā baidīties. Visu tev iemācīs, vienkārši pats nāc un dari un darbojas. Neviens neapbižo tur. Viennozīmīgi, kā man pašam bija, kā, teiksim, vispirms dienestu, nebija nekāds sevišķs sportists. Vai, vienmēr sakot, man nepatīk sportot. Tomēr dienestā, kad tas ir bezmazliet ietilpst tavos tiešos darba pienākumos, tad jau pēc laika arī pašam parādās prieks par to izaugsmu, kas tev pašam ir. Un tad arī tas, ko es ležu jau minēju, ka, ja tev šķiet, ka to dienestu nevarētu pildīt tieši tikai tādēļ, ka tev kaut kā tā ideālā fiziskā sagatavotība vai dievu ķermenis, tad nekas no to uz vietas sakārtos, būs viss kārtībā. Un tad tāds, beidzot ir iziets, tur paveicām maleči. Viens pus arī skumji, jo daudz cilvēks noteikti nesanāks tik daudz redzēt. Tā ekosistēma, kuras vairs kā vajag nebūs. Tāds. Jā, man īstenībā līdzīgi ir. Es atceros, mums tikko viens no mūsu vada, viņš parādīja mums tādu mini filmiņu, ko viņš bija samontējis no visiem video, un bildēm, ko mēs bijām safučējuši un safilmējuši vada laikā, teiksim, no kaut kādām apmācībām un tam līdzīgi. Tā visa pieredze, kā tur tranšajās guļ ēd, pilnībā visu tīri, lai atskatītos uz to. Un es atceros, tas video beidzās ar visiem mūsu vārdiem un ar frāzi brīvi izklīst. Es nostījos to video, man reāli uzsipa emocijām. Tā kā, vēlns, es esmu gadu ar šitiem cilvēkiem norukājis, un tagad es lielu daļu no viņiem arī vairs tā kā neredzēšu. Jā, vismaz ikdienā. Jā, un tad jā, tas bija tā kā es saku, tāds bija emocionāls brīdis. Bet jā, bija tāda interesanta sajūta, ka tik daudz laiks ir pagājis, tik daudz ir izdarīts, un tas ir izdarīts ar visiem šiem cilvēkiem. Bet, protams, ir arī gandarījums par to visu, ka kaut kas ir paveikts, kaut kas ir iemācījies, un ka kaut ko es esmu arī tur sasniedzis. Tas ir vienkārši tāda forša sajūta, ka kaut kas vērtīgs ir paveikts. Ja? Tas jā. Mans būtu principā gaidīt to datumu ar tādu pašu priecīgu satraukumu, kā gaidīju 15. janvāru, kad bija jāierodās dienestā. Tagad viens posms atkal noslēdzās un sākās cits. Nekur jau nav izslēgts, ka, teiksim, kaut kā tālāk dzīvē nenolēmts par profesionālo dienestu vai zemesardzi vai Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Tā viennozīmīgi ir vērtīga pieredze zināt, ka arī tā var
Nevis tikai tā kā civilajā dzīvē, bet var arī tā kā armijā. Arī tā var paveikt uzdevumus un izdarīt to, ko vajag. Tu jau 11 mēneši, man liekas, ir tiešām bijusi viena no vērtīgākajām pieredzēm manā mūžā. Tad, tas nav kaut kas tāds, no kā vajag baidīties. Ja? Tas, ar ko baida tie opis un omie, ja? Tas ir kaut kādi priekšstati par to, kā tas bija padomju armijā. Un tagad nekas tāds vairs nav. Tagad ir jauna Latvijas moderna armija. Ja? Un man tur patika. Tie 11 mēneši, tas reāli liekas, ka tas ir rīktīgi ilgs laiks, 11 mēneši atrast no dzīves, tas man pagājuši šitā vienkārši. Tad tas ir, ka tikko bija janvārs, tikko mēs atnācām, tā jau viss.